Čau, te Anna, un šīs dienas video es filmēšu mana mājdzīvnieka Tag. Mājdzīvnieku es parādīšu pēc tam, bet tagad jau ejam pie jautājumiem. Pirmais jautājums ir kā tradicionāls, protams, dzīvnieku jautājums, tas ir, kā sauc manu suni. Manu suni sauc Argo. Otrais jautājums. Kādas ir viņa īpašības? Es saskatīju, kad viņam ir vairākas, bet es pateikšu tikai 3. Pirmā ir, ka viņam ļoti patīk iet, ne jau iet ārā, viņam patīk ļoti kost. Viņam ja viņš sagaitina. Otrā īpašība ir, kad viņam ļoti patīk graust kociņus. Un trešā īpašība ir, ka viņam ļoti patīk ārā spēlēties ar bumbu. Trešais jautājums, kādu šķirni ir manam sunim? Manam sunim es pat īsti nezinu, kāda ir viņa šķirne. Es tiešām nezinu, jo viņš vispār nav mans suns, mēs viņu nepaņēmām, man vienkārši, kā lai pasaka, vecmāmiņa vai tēta māma vienkārši nomira, un tagad vectēvs ir pie mums, un jā. Ceturtais jautājums ir, ko manam sunim patīk darīt? Manam sunim ļoti patīk vārtīties pa zālīti, rakt bēdres un spēlēties ārā un graust kociņu un visu kaut ko citu. 5. jautājums, ko viņš ēd? Baigais jautājums. Viņš ēd visu. Es tiešām sāku visu, tikai, protams, koks tur zem, bet no ēdienu vispār visu viņš ēd. 6. jautājums, vai man ir vēl kāds mājdzīvnieks? Jā, man kopā ir 3 suņi un 1 kaķis. Kaķis pašlaik guļ uz palodzes, pēc tam parādīšu. 7. jautājums, vai viņš kož? Jā, viņš kož tad, kad viņš ir sakaitināts, man viņš ir iekodis daudz reiz, vienreiz arī gandrīz pilnīgi līdz asinīm. Un jā. 8. vai mans suns iet ārā? Vispār, kas tas ir par jautājumu? Protams, ka viņš iet ārā. Un jā, tā kā pie nākošā jautājuma. 9. jautājums, ko viņš dara ārā? Kā jums šķiet, ko suns var darīt ārā? Viņš nokārtojās, viņš paspēlējās, viņš rēja uz kaimiņu suni un visu kaut ko dara. Un kā pēdējais 10. jautājums ir, vai viņš grauž mantas? No rotaļlietām viņš grauza, viņš man ir kaut kādas 2 mantiņas sagrauz, bet tas bija tikai tad, kad viņu mums atveda, bet tagad viņš tā nedara, jo viņam vismaz ir. Un pašlaik viņš ēd zāli, forši. Jā, un arī tas bija viss manam šīs dienas video, noteikti nospiediet laiku, arī subscribe manam kanālam, un tad jau tiksimies nākošajā video, bet pirms tam es jums parādīšu manus mājdzīvniekus. Tātad par to, kur es taisīju Tag, ir šīs. Mans suns Argo. Un par otru mājdzīvnieku, ko es stāstīju, tas ir kaķi. Šeit. Bišķi nesns. Un jā, tas arī bija mums viss šīs dienas video, noteikti nospiediet kā arī vēlreiz laiku un subscribe manam kanālam, tad jau tiekamies nākošajā video. Tā!